Šajā pašā zālē decembrī notika 2 grāmatu karojošā piemiņa un 2 puses latviešu kara stāsti prezentācija. Un tobrīd mēs vairāk runājām par to, kā šie pētījumi ir tapuši, bet šoreiz par šo pētījumu atsevišķām sadaļām. Jo mūsu pārliecība ir tāda, ka mūsu uzdevums Latvijas Universitātē ir piedāvāt sabiedrībai zināšanas. Un šīs zināšanas var būt noderīgas tālāk vēstures un atmiņas politikas veidošanā, sabiedrības labākā dzīvošanā, savstarpējā saskaņā un arī mēdīju darbā. Šobrīd mans uzdevums ir runāt par 16. marta piemiņas dienas ģenēzi un vēsturi. Un kā jūs redzat, mēs esam savam pasākumam devuši jautājumu, kāpēc? Kāpēc ir radies 16. marts un kāpēc 16. marts šobrīd ir tāds, kāds tas ir? Un tie ir jautājumi, uz kuriem mēs mēģināsim rast atbildi un palīdzēt kopēji. Tātad kopumā vēl es gribu sacīt, ka mūsu pētījuma saturs ir tapis Valsts pētījuma programmas Nacionālā identitāte projekta Latvijas sociālā atmiņa un identitāte ietvaros, un šī grāmata, tāpatās kā jau minētā grāmata 2 puses, tāpatās arī grāmata karojošā piemiņa ir klajā nākušas ar Friedricha Eberta fonda atbalstu, un pateicoties šim atbalstam, šīs grāmatas ir nonākušas Latvijas grāmatnīcās un mūsu pētījuma rezultāti ir labi izlasāmi un redzami. Tātad mans nolūks ir runāt par 16. marta vēsturi. Es gribu uzsvērt nevis par Latviešu leģionu vēsturi, bet par 16. marta kā piemiņas dienas vēsturi. 16. marta vēsture sākās 1952. gadā, kad Londonā aprūpes organizācija Daugavas Vanagi savā valdes sēdē pieņem lēmumu, ka 16. marts turpmāk būs Latviešu leģiona piemiņas diena. Jautājums ir, kāpēc? Kāpēc 52. gadā bija šai organizācijai vajadzīgs šis lēmums un šādas dienas izveide? Galvenā atbilde, protams, ir rodama sava laika politiskajā un sociālajā situācijā. 52. gads ir augstā kara gads, var sacīt viens gads pirms Staļina nāves, kas nozīmē pavērsienu pasaules politiskajā arēnā, bet šajā gadījumā augstais karš nozīmē dzelzs priekškaru, un šis priekškarš šķīra Latviju no tur nonākošās latviešu trimdas kopienas. Un šie cilvēki 50. gadu sākumā nonāca jaunā savas dzīves situācijā, proti arvien vairāk latviešu trimdnieku izklīda tālāk savās jaunajās mītnes zemēs. Ja vēl 40. gadu otrajā pusē lielākā daļa no viņiem uzturējās Vācijas teritorijā, tad 40. gadu otrās puses beigās savas durvis vispirms atvēra Lielbritānija, kas aicināja darbā sievietes viennieces, vīriešus vienniekus, piedāvājot viņiem maz kvalificētu strādnieku darbu medicīnā, mežos, raktuvēs. Bet nākamajos gados tālāk latviešu trimdnieku ceļi veda arī uz Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādu, Austrāliju. Un šīs vienotās kopienas izklīda tālāk. Un tajā brīdī Daugavas Vanagi domāja par jauniem solidaritātes mehānismiem, jo ir viena ļoti būtiska to brīdi trimdas kopienai aprūpējamo cilvēku daļa. Tie ir bijušie karavīri.
Vēl atkāpjoties vēl nedaudz atpakaļ, es gribētu arī vēl pieminēt Daugavas Vanagu vārdu organizāciju, kas vēstures literatūrā ir atspoguļota dažādos veidos, un padomju periodā šī organizācija piedzīvoja ļoti smagu diskreditāciju, un gan par to, gan par šīs organizācijas vēsturi var lasīt Andrieva Ezergāļa pētījumos. Bet šī aprūpes organizācija, vispirmām kārtām es gribu uzsvērt šos vārdus aprūpes organizācija, tātad sociāla organizācija. Ir dibināta kara gūstekņu nometnē, un organizācijas mērķis to brīdi ir palīdzēt bijušajiem karavīriem, kas to brīdi ir kara gūstekņi, viņu tuviniekiem un dzimteni zaudējošajiem Latvijas iedzīvotājiem. Nākamie mērķi, kas arī ir diezgan konsekventi šīs organizācijas darbībā, ir Latvijas valstiskuma atgūšana un cīņa pret komunismu, kas viņu skatījumā ir viens no vislielākajiem ļaunumiem. Bet vēlreiz, kāpēc latviešu leģionāri ir šis aprūpējamie cilvēki? Kopumā viņi pārstāv diezgan lielu Latvijas sabiedrības daļu. Vispirmām kārtām, mēs teiktu, caurmēra vidējais leģionārs ir mobilizētais cilvēks karā. Un nacistiskās Vācijas mobilizācijas skāra pēc vispārējiem datiem redzat 28 gadagājumus. Protams, ka šie malējie no 900. līdz 906. gadam ir mobilizēti kara beigās, un arī 26., 27., 28. gads ir arī vairāk mobilizēti pašās kara beigās. Kopumā, kāds ir bijis latviešu leģionāru skaits vēstures literatūrā, ziņas ir dažādas, bet kopumā tiek lēsts, ka latviešu leģionāri varēja veidot 8% no Latvijas pirmskara iedzīvotāju skaita. Tātad runa ir par ļoti lielu sociālo grupu. Tīri kāda ir šī sociālā problēma? Protams, ka ir skaidrs, ka visi, kas ir nacistiskās Vācijas bruņotajos spēkos, kara beigās nonāk gūstā. Skaitļi varētu būt neprecīzi, bet tādi tie šobrīd ir atrodami vēstures literatūrā. Tīri kā karavīri gūstekņi abās pusēs PSRS armija, PSRS gūstā Kurzemē nonāk 14 000, rietumu sabiedroto gūstā 25 ar 500 cilvēku. Padomju varā kopumā nonāk salīdzinoši daudz vairāk cilvēku, bet par tiem mums būs stāsts vēlāk. Tagad mums vēl ir šie 50. gadi. Tātad, kas notiek rietumos un kas tad ir šis kara gūsteknis, par kuru rūpi tur Daugavas vanagi? Tātad vispirmām kārtām vecums. Kā mēs visi labi zinām, karoja ļoti jauni cilvēki. Un jūs redzat, pēc statistikas datiem, kas ir apkopoti, skatoties vienu no vislielākajām kara gūstekņu nometnēm Cēdelhema, kur arī dibinājās Daugavas Vanagu organizācija, kara gūsteknis ir cilvēks. Vairāk nekā 50% no viņiem ir jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Tātad daudz jauniešu, kuri ir pazaudējuši mājas, dzimteni, kuriem pārsvarā nav profesijas. Jūs redzat, ka pēc šiem statistikas datiem 10% no viņiem ir skolēni un studenti. 11% ir ierēģi, bet Latvijas valsts ierēdnis tobrīd rietumos nekad vairs nevar būt ierēdnis. Lielākā daļa no viņiem ir zemnieki vai laukstrādnieki, tātad lauku ļaudis, un visi šie cilvēki to brīdi ir šajās kara gūstekņu nometnēs. Principā tā ir sociāli ļoti neizsargāta, patstāvīga, varbūt sociāli nevienmēr dzīvot spējīga grupa. Ir īpaši tāpēc, ka viņu biogrāfijās ir karš, un tas jebkurā gadījumā nozīmē cilvēku nogalināšanu, ekstrēmu situāciju, drausmīgu risku, un šīs kara beigas arī nozīmē ļoti lielu bezcerību. Jo
viņi ir zaudējuši savu iepriekšējo dzīvi. Un arī vēl šie statistikas dati saka, kas tad vēl? Lielākajai daļai no viņiem ir palikuši vecāki Latvijā. Daļai no viņiem arī sievas un bērni paliek Latvijā, un ir zināms, ka dzelzs priekškars ir nolaidies un drīzāk viņu dzīves ritēs šķirti. Un tāpēc Daugavas Vanagu vadības, kuru vispirmām kārtām veido Latvijas armijas virsnieki, kuriem pašiem jau ir Pirmā pasaules kara pieredze, un viņi jau vienreiz, viņi paši ir izgājuši no kara. Viņi ir tie, kas jau ir tikuši galā ar dzīvēm pēc Pirmā pasaules kara, kas Eiropas vēsturē ir bijis ārkārtīgi smags un ir veidojis milzīgu kultūras šoku visai Eiropai, kad pirmo reizi Eiropa sastapās ar tik masveidīgām nāvēm un mainītām cilvēku dzīvēm. Kad ir pirmo reizi visā Eiropā tik daudz zaudētu cilvēku, proti cilvēku, kas nav nodzīvojuši sev atvēlētās cilvēku dzīves. Un šie gados vecākie un piedzīvojošie virsnieki ir tie, kas, kā es saprotu, pēc mūsu rīcībā esošajiem avotiem, ir tie, kuri uzņemās atbildību par jaunajiem cilvēkiem, lai viņi vienkārši neizietu bojā. Un te ir atmiņa ir saglabājusi, piemēram, stāstus par Vili Janumu, vienu no virsniekiem, kurš, man jāsaka, ļoti primitīvi, kurš vienkārši iet pie šiem jauniešiem un neļauj viņiem lietot alkoholu, pierunā nedzert, nepostīt savas dzīves un mēģināt atrast kaut kādu salmiņu, aiz kā aizķerties, lai sāktu normālu civila cilvēka dzīvi. Piemēram, ļoti vienkārši apprecēties, sākt būvēt ģimenes māju, apgūt profesiju, vienkārši, lai šie cilvēki neiet bojā. Un latviešu literatūra, kas ir tapusi trimdā, ļoti bieži arī stāsta šos, varētu teikt, fantastiskos, traģiskos dzīves stāstus. Un, manuprāt, vienmēr, ja mēs runājam par šo tēmu, vajadzētu ikvienam lasīt, lai saprastu Gunāra Janovska triloģiju Sole, Pār Trentu kāp migla un Balss aiz tumsas, kur šīs zaudētās paaudzes stāsts un viņu dažādie integrācijas sabiedrībā vai nespējas tajā integrēties dzīves pavadieni ir izstāstīti. Un tas tad šobrīd, kā jūs redzat pēc šiem datiem, ir latviešu kara gūsteknis rietumos. Un ir jautājums, kā dzīvot pēc kara. Es jau teicu, ka nav dzimtenes un nav savas izplānotās dzīves, nav tuvinieku, ļoti bieži nav profesijas, nav svešvalodas zināšanas, tīpaši angļu valodas zināšanas. Un turklāt leģiona cilvēku vidū ir arī ļoti daudz ievainoto. Nav manā rīcībā šobrīd statistikas, cik vispār bija ievainoto cilvēku, bet ir Daugavas Vanagu 50. gadu dati par kara invalīdiem. Un ir arī viņu vidū kara invalīdi ar ļoti smagiem sakropļojumiem. Un arī Daugavas Vanagi 40. gados kopā ar igauņiem ir izveidots šis, mēs teiktu, invalīdu pārkvalifikācijas centrs, kas māca akliem cilvēkiem pīt grozus un citus vienkāršus darbus, lai viņi varētu dzīvot tālāk. Un vēl ir arī vecie cilvēki. 40. gadu otrajā pusē, 50. gados īpaši aprūpējama cilvēku grupa, proti vecie cilvēki, kuru dēli ir krituši karā un kuri ir nonākuši rietumos, kas ir ļoti sociāli arī jāsaka neaizsargāti, jo, iedomājieties, zemnieki 60, 70 gadi, un viņi ir rietumos bez valodas zināšanām, bez šīs savas saimniecības.
Un arī viņi ir šī mērķa grupa, kam ir nepieciešama labdarība un palīdzība. Kāpēc tieši 16. marts? Ir diezgan varbūt grūti saprast, kāpēc tieši šo dienu, to brīdi Daugavas vanaga izvēlējās. Šobrīd man šķiet, ka tie pamatcēloņi varētu būt tie, ka to, ko visvairāk min, ka tā ir kauja, kurā piedalās karavīri no abām latviešu divīzijām, līdz ar to, kā piemiņas dienai veidojās kopējs saskars punkts. Un otrs, es gribu uzsvērt, par ko ir arī šajā mūsu grāmatā Ulda Neiburga raksts par 16. marta kaujas vērtējumu vēstures literatūrā. Tā ir ārkārtīgi traģiska kauja ar milzīgiem zaudējumiem, un karavīra atmiņa par šo kauju ir stāsts, ka tā bija ārkārtīgi nežēlīga, briesmīga, bezcerīga kauja, lai gan tajā tika gūta uzvara. Un varbūt ir simboliski, lasot šo stāstu, šī kauja ir līdzīga Ziemassvētku kaujai Pirmajā pasaules karā, kur arī līdzīgi tika sakauts ienaidnieku pārsvars, gūts īslaicīgs panākums, apliecināta cilvēciskā varonība. Un tas stāsts par 16. marta kauju kaut kādā mērā atgādina to izmisuma varonības stāstu, kāds jau ir Latvijas vēsturē par Ziemassvētku kaujām Pirmajā pasaules karā. Kas ir 16. marts? Tā ir viena no dienām, kas tiek iekļauta Daugavas vanagu atceres dienu kalendārā. Daugavas vanagu atceres dienu kalendārā ir visas Latvijas Republikas laikā atzīmētās atceres dienas, kurām klāt nācis ir 14. jūnijas, kā trimdas sabiedrībā zināmā smagākā padomu represiju diena, un vēl klāt nāk 16. marts. Vispirmām kārtām gribu uzsvērt, tā ir diena, kuras nolūks ir atgādināt cilvēkiem, ka ir jāziedo nauda sociāli neaizsargātākajiem ļaudīm. Jo tas tiešām, man ir jāsaka, milzīga atzinība latviešu trimdas sabiedrībai par viņu organizētību tieši šā sociālajā solidaritātē. Jo arī tad, kad cilvēki izklīst tālāk uz Ameriku, viņiem tiek mudināts vienmēr atcerēties par sociāli neaizsargātajiem un vismaz ziedot kaut vai vienas stundas algu, vienas stundas mēnesī algu Daugavas vanagiem, lai tas aizietu bāriņiem un invalīdiem. Un to brīdi, kad, kā jau es teicu, trimdas sabiedrība izklīst pa visu Eiropu, ir nepieciešams rast jaunus mehānismus, kas atgādinātu par labdarību. Kopumā trimdas sabiedrībā tas ir piemiņas rituāls, diezgan, mēs varētu teikt, pieticīgs, šaurs piemiņas rituāls, kas notiek martā. Tā visbiežāk kopā ar Oskara Kalpaka piemiņas dienu, kas ir 6. martā, abus šos pasākumus apvieno, un abi šie pasākumi norisinās pēc viena scenārija. Vispirmām kārtām galvenais kodols ir dievkalpojums un aizlūgums par karā kritušajiem un par dzīvajiem, kuriem ir jāturpina savas dzīves, ir klusuma brīdis. Ja ir tuvumā, tad ir mirušo karavīru kapu apmeklējumi, ir šīs svinīgais sarīkojums, kuru visbiežāk varbūt pavada koru dziedājums, un noslēgumā ir, protams, vienmēr šī neformālā daļa. Gribu uzreiz arī teikt, ka pirmo reizi 16. martu bija jāatzīmē 1953. gada 16. martā.
Kā liecina latviešu trimdas prese, tad faktiski neparādās informācija par 16. martu 53. gadā, jo galvenā uzmanība tiek pievērsta Staļina nāvei, un jautājumam ir 53. gada 5. marts, ir tikko miris Staļins, un galvenais ir jautājums, kas notiks tālāk ar Latviju pēc Staļina nāves. Un turklāt jau arī 50. gadu sākumā, ko vēl ļoti kāri tver trimdas prese, ir ziņas par to, kas ir noticis Latvijā. Jo ir atgriezušies pirmie vācu kara gūstekņi, ir parādījušies kādi cilvēki, kuriem ir izdevies aizmukt no Gulāga. Un tad prese tver tās drumslas, ko viņi pastāsta. Kaut kādas pavisam niecīgas drumslas, kur viņi Gulāgos ir satikuši kādus baltiešus, ko baltieši var pastāstīt. Ir aptuveni informācija par to, ka 49. gadā ir notikusi jauna masu deportācija, bet tas galvenais jautājums ir, kas noticis ir ar Latviju un kas notiks tālāk. Bet nākamos gadu desmitus šis scenārijs attīstās pēc minētās schēmas. Mūsu grāmatā ir vairāki pagari citāti par to, kā prese apraksta šo notikumu. Un galvenais ir, jāsaka tā, ka tā diena ir skumja. Un galvenais ir šī pieminēšana un goda atdošana tiem cilvēkiem, kas ir vēl palikuši dzīvi. Te jūs redzat slaidā sludinājumus, kas ir atrodami dažādos laikrakstos par 16. marta pasākumu trimdā. Kā jūs redzat, visbiežāk tas saucās Latviešu karavīru vakars, kas notiek laika posmā no 6. marta līdz 16. martam. Reizums tas ir nosaukts abās šajās dienās, jo pamatā tai tiek izraudzīta vai nu sestdiena vai svētdiena, kas ir tuvākā brīvdiena šīm dienām, kad cilvēki var sabraukt kopā. Tad, kā jau es teicu iepriekš, te ir tāda sava veida divu tēmu kopā sanākšana. Zaudējums, parāds, kā dzīviem apmaksāt mirušajiem savu parādu un alkas pēc taisnīguma. Tāpēc, ka Latvijas valsts likvidēšana un šo cilvēku dzīves scenārija maiņa ir netaisnība, un tā arī tolaik uztver sabiedrība kā milzīgu likteņu netaisnību. Un šās dienas tā dominējoša atmosfēra ir alkas pēc godīguma, taisnīguma, jo ne tie cilvēki, kas nonāca Latviešu leģionā, ne viņi uzsāka Otro pasaules karu, ne viņi paši izvēlējās laiku, kurā viņiem nācās dzīvot, ne viņi paši izvēlējās Otro pasaules karu savā biogrāfijā. Jāsaka tā, kā jau es teicu iepriekš, tad emigrācijā šis 16. marts attīstījās pēc jau minētā scenārija. Vēl es nepateicu to, ka apmeklētāju skaits, kāpēc trimdas preses ziņām nav liels, tas ir atkarīgs no tā, cik liela ir Daugavas Vanagu attiecīgā organizācija. Tas var būt kādi reizums 50 cilvēki, reizums 100, 300 cilvēki. Tie ir šādi lokāli mēroga sarīkojumi. Tagad otrā šīs dienas puse. Kas notiek Latvijā? Latvijā pēc Tālvalža Vilciņa ziņām, Tālvalds Vilciņš, vēsturnieks, sociologs, kurš šobrīd ir vislabāk pētījis latviešu leģionārus Latvijā kā sociālo grupu, pēc viņa datiem tātad Padomju Savienības gūstā dažādu tipa nometnēs ir nonākuši 50,000 bijušo karavīru Latvijas iedzīvotāju. Principā gandrīz visi 98% ir represēti vieglākā vai smagākā veidā. Virsnieki un
un tādas publiski vairāk pazīstamas personas ir sodīti ar nāvi. Pēc Tālvalža vilciņa datiem 1/3 no šiem represētajiem ļaudīm arī pavadīja Gulāga nometnēs vairāk nekā 10 gadus. Liela daļa mobilizēto vienkāršo karavīru tika atbrīvoti visai ātri, bet arī šeit šie likteņi ir ļoti sarežģīti, jo daļa no viņiem nonāk savukārt darba nometnēs Narvā un Silamē. Bet visiem šiem cilvēkiem, kā liecina mūsu lasītie atmiņas stāsti, dzīve ir atstājusi, šis ieslodzījums padomju nometnēs ir atstājis ļoti smagu nospiedumu viņu, to, ko viņi tur ieraudzīja un kādu dzīvi viņi izbaudīja šajās nometnēs. Un, kā raksta arī Tālvalds vilciņš, tad no tiem, kas nometnēs bija šos 10-15 gadus, atgriezās ļoti maz. Jau minētais Tālvalža vilciņa pētījums ir vienkārši fantastiski vērtīgs ieguvums, jo 1993. gadā viņš apzināja dzīvi esošos leģionārus. Pēc viņa datiem ir to brīdi 11,500 dzīvu leģionāru. Un izplatīja viņu vidū anketas pēc nejaušās atlases principa, pēc ļoti labi izstrādātas metodoloģijas un vēršoties pie katra simtā leģionāra un mēģinot noskaidrot, kāda viņa kara pieredze un viņa pieredze pēc kara. Tobrīd statistika saka to, ka visvairāk ir to leģionāru, kas gados bija jauni, kas tāpatās piederēja jauniešu paaudzei kara laikā. Un galvenais varbūt tas jautājums ir tāds, kā tad viņi ir dzīvojuši padomju periodā. Lielākā daļa no viņiem saka to, ka represijas viņi piedzīvoja visā savu mūža ilgumā, lielākā pakāpē vai mazākā pakāpē. Latvijā viņiem bija piešķirts otršķirīga cilvēka status, kuram jebkurā gadījumā nācās samierināties ar kaut kādu pāridarījumu, zaudējumu. Un jāsaka tā, ka ir vēl viena zaudētās atmiņas daļa, tas ir iznīcinātie kapi. Jo padomju periodā Latvijā nepastāv vācu kapu vai latviešu leģionāru kapu, jo, kā liecina daži atmiņas stāsti, tad frontei virzoties uz priekšu, atsevišķās sarkanās armijas daļas, vai mēs teiktu NKVD daļas, to arī darīja, ka viņas iznīcināja kapus, lai nepaliktu nekāda piemiņas zīme par šiem ļaudīm. Tad vēl man ir jāpiemina 1955. gads pēc Staļina nāves Hruščova periodā. PSRS augstākās padomi izdod dekrētu par padomju pilsoņu amnestēšanu, kuri 41. un 45. gadā Lielā Krievijas kara periodā ir sadarbojušies ar okupantiem. Šis dekrēts, kas, protams, ir ļoti tipisks padomju dekrēts un kas ir lasāms tāpatās kā PSRS konstitūcija, mēģinot saprast, ko īsti nozīmē tas vai cits solījums vai garantija, principā attaisno tos cilvēkus, kuriem ir nācies karot pretējās puses armijā un pasludina viņus par līdztiesīgiem padomju pilsoņiem. Protams, kā jūs ziniet, Padomju Savienība jau neprasīja nevienam kādu pilsonību cilvēks vēlās. Bet, kā arī uzsver, kā rāda Tālvalža vilciņa pētījums, tad šis dekrēts nebija šķēršlis tam, lai šos cilvēkus nediskriminētu tālāk. Tālvalža vilciņa anketu aptaujas rezultāti rāda šeit tādas 9 galvenās kategorijas, kā leģionāri ir ranžējuši dažādas diskriminācijas. Un vislielākā, visizplatītākā diskriminācija ir profesijas izvēle un virzīšanās pa karjeras kāpnēm.
Un nākamā ir goda un cieņas aizskaršana, ir arī tiesāti un deportēti, liekta izglītība, izsaukuma uz VDK, liekta dzīvokļu piešķiršana, liekts braukt uz ārzemēm, un te man ir pazudis teksts ierobežotas bērnu tiesības, kas ir ļoti būtiska arī diskriminācijas prakse. Un citas individuālas, bet ļoti traģiskas diskriminācijas ir medicīnas pakalpojumu liegums. Tāpēc, kā rāda arī aptaujas dati, tad šie medicīnas liegumi, jebkurā gadījumā medicīnas pakalpojumu liegumi ir tik antihumāni, jo cilvēkiem liedz, piemēram, iegādāties invalīdu ratiņus, viņiem liedz iegādāties noteiktus medikamentus, kas ir ārkārtīgi nepieciešami, lai šie cilvēki varētu atgūt veselību pēc ieslodzījuma gulāgā. Piemēram, zāles acīm un citas tostarp ļoti būtiskas lietas. Un rezultātā jāsaka tā, ka viss šie padomu periods ir radījis šajos cilvēkos ļoti smagu traumu, to atšķirības sajūtu, kāpēc gan viņi paši, gan viņu tuvinieki, gan viņu bērni ir atbildīgi, kāpēc viņiem ir jābūt atbildīgiem par to, ka šiem cilvēkiem, bijušiem leģionāriem, ir dzīve iekritusi tajā laikā, kurā tā ir bijusi. Mūsu grāmatā ir citēti vairāki ļoti emocionāli stāsti. Piemēram, Egona Līva bailes, rakstnieka Egona Līva, ļoti populāra rakstnieka bailes rakstīt savas atmiņas. Viņš saka, ka viņš ir gribējis, bet viņa sieva ir lūgusies, ka lai viņš to nedara viņas dēļ un bērnu dēļ, jo viņiem ir bailes būt visiem represētiem un tādēļ labāk ir izvēlēties šo piekāpšanās un tādā veidā izdzīvošanas ceļu. Tālāk jāsaka tā, kā latviešu leģionāra atmiņa tika atgūta kopš 1989. gada un gāja kopsolī ar kopējo atmiņu vai kopējo atmodas laika memoriālo kultūru, kuras galvenais saturs bija padomu represiju upuru godināšana. Un šajā padomu represiju upuru godināšanas tradīcijā bijušie leģionāri nostājās līdzi citiem staļinisko represīvo struktūru nogalinātajiem, gulāgos ieslodzītajiem, deportētajiem un itin visiem, kuru dzīvības dzēsa padomu režīms un izkropļoja viņu dzīves. Tad ļoti būtiska lieta, par ko arī mēs rakstam grāmatā, ir šīs pirmās kustības. Proti Daugavas vanagu organizācijas ienākšana Latvijā. Un šeit ir patiešām emocionāli stāsti, kā Daugavas vanagi, kas ir bijuši rietumos, un kāda ir viņu pirmā ienākšana Latvijā, piemēram, aiziešana uz bijušā leģionāra māju un reālās situācijas apzināšanās. Un tādēļ šī pirmā Daugavas vanagu palīdzība ir arī tieši tāda pati kā agrākajos 40. gados rietumos medicīniskā un cita sociālā palīdzība. Proti, varētu teikt, ka viss traģiskākais, ko man nācās lasīt, ka tieši ar Daugavas vanagu palīdzību arī tie leģionāri, kuriem bija amputēti locekļi, amputētas kājas, varēja beidzot iegūt normālas protēzes, ka šī palīdzība nozīmēja arī zāļu iegūšanu, zobu salabošanu un citas lietas, kur tādu vai citādu iemeslu pēc viņi nevarēja izdarīt Padomju Savienībā. Un nākamais ir kapu apzināšana un kapu meklēšana, jo padomju laika dzīve, deportācijas, viensētu likvidēšana
meliorācija bija tie iemesli, kas izpostīja vecās kapsētas, un viņas bija diezgan grūti atrodams, jo bija mainījies cilvēku sastāvs, un vairāk nebija tā cilvēku, kurš parādītu, ka tur mums ir nolīdzināta kara kapsēta. Bet šī kustība meklēt kapus sākās, un sākās kapa vietu atjaunošana, piemiņas vietu sakopšana. Un arī, kā to liecina šie stāsti, tā ir arī tāda sava veida simboliska zudušo dēlu atgriešanās mājās. Jo, ja šie cilvēki nevarēja atgriezties dzīvi mājās, tad ar atjaunoto kapsētu starpniecību tas varēja notikt. Publiskā telpā latviešu leģionāru piemiņas dienu tika mēģināts 16. martu atzīmēt 89. brāļu kapos, bet miliču ķēdes to neļāva izdarīt. 90. gados jau notiek gājiens uz brāļu kapiem, un 93. gadā notiek pirmā zieda nolikšana pie brīvības pieminekļa un brāļu kapos. Bet strādājot pie šīs tēmas un skatoties, kādas ir bijušas publikācijas, tad man gribās it īpaši uzsvērt šo rakstu, kas ir laikrakstā Labrīt titulapu. Diemžēl mums te nav pārāk, varbūt tā gaisma mūs traucē, bet es domāju, ka simbola ziņā vienkārši ļoti dziļa un precīza fotogrāfija. Tie ir divi leģionāri, kur līdzinās pagātnes rēgiem un kuri ir iznākuši publiskajā telpā pie brīvības pieminekļa. Un jūs redzat tātad divus vīrus ar kruķiem, ar vienu kāju. Mēs redzam ar tulpēm, kas ir piemiņas simbols. Mēs redzam, ka viena seja ir izteikts, mēs teiktu, humanitārā cilvēka seja, humanitārā cilvēka tipa seja. Otrs ir vīrs ar skarbākiem sejas vaipstiem. Bet redzat, viņi nāk šeit ar ziediem, varbūt publiski parādot un apliecinot, ka viņi joprojām ir dzīvi un ka arī viņi ir cilvēki. Līdzīgā veidā arī brāļu kapi, dažādi sarīkojumi. Šī diena pastāv Latvijā un stāsts par latviešu leģionu pakāpeniski iegūst savu vietu arī vēstures literatūrā un kultūrā. Un šajos cilvēkos līdzās šim traģismam arī tiek saskatīta cilvēciskā varonība. Un latviešu leģionārs pārtop arī vēstures varonī. Pavērsiena punkts ir 98. gads, kad sākās šo mierīgie notikumi pārvēršās asā konfrontācijā. Varētu teikt, ka šis notikums, kāpēc tas notika un kā notika, varbūt mums izgaismosies tikai pēc daudziem gadiem, kad atkal tiks atslepenot arhīvi un skaidrots, kādā veidā tika izveidot šī akcija, kā 16. marts izteiktā veidā tika izmantots kā diena, kas simbolizētu nacismu atzimšanu Latvijā, un kā diena, kad būtu jārunā par Latvijas neiederību Eiropā, un šī diena tajā laikā, kad Latvija jau sāka gatavoties kļūt par Eiropas Savienības un NATO locekli, kļuva par dienu, kad valsti un tās cilvēkus starptautiski diskreditēt. Bet runājot tālāk, man, protams, ir jāuzsver vēl viens ļoti būtisks aspekts. Tas ir šīs ļoti dažādās apmaiņas un apmaiņu politika. Latvija, protams, kopš valstiskuma atgūšanas cenšas un mēģina integrēties Eiropas apmaiņas telpā un aiziet tālāk prom no padomju laikā radītā vēstures
ietvara un iegūt šo eiropeisko elpu, bet šeit ir milzīgs konflikts, jo Eiropas atmiņa un Eiropas vēsture ir rakstīta daudz savādāk kopš Otrā pasaules kara beigām, un arī tajā ir savi upuri, savi ienaidnieki un savu vērtību sistēmu. Jau kopš 60. gadu beigām, tīpaši kopš 70. gadiem, rietumu pasaulē ir izveidojies savs pagātnes neģēlības mērs, un tā augstākā mēraukla ir holokausts, un kas ir tiek uzskatīts, un tāds tas arī, protams, ir lielākā neģēlība, ko cilvēcei ir nācies piedzīvot. Kopš Padomju Savienības sabrukuma Austrumeiropa cīnās par savas pagātnes un savu upuru atzīšanu, un pakāpeniski aizvien vairāk lielāku lomu iegūst arī Austrumeiropas tautām un valstīm nodarītie pāri darījumi. Un tas ir komunistiskā režīma daudzie un ļoti smagie neģēlīgie noziegumi. Un šajā situācijā iznāk šīs divas Latvijas atmiņas konfrontācijas. Viena ir konfrontācija ar tā saucamo putinisko Krievijas atmiņu, jo kopš jaunās tūkstošgades Krievija ir uzsākusi savu jaunu vēstures un atmiņas politiku, kuras galvenais centrs, galvenais smaguma punkts ir negatīvās atmiņas bloķēšana, uzvaras lielajā tēvijas karā mītu kultivācija, neiecietība pret citiem viedokļiem un pāri darījumu Austrumeiropai, tostarp Baltijas okupācijas leģimitēšanas uzplaukumu. Es gribu šeit uzsvērt to, ko raksta Krievijas sociologi, ka nostiprinot autoritāru varu Krievijā, Krievija ir izvēlējusies lielā tēvijas kara atmiņas, mēs varētu teikt, sacietināšanu, nepieļaujot šīs atmiņas analīzi, jo atmiņas analīze nozīmētu nepieciešamību analizēt, kāpēc Krievija karu uzvarēja tā, kā to uzvarēja, ar milzīgiem cilvēku zaudējumiem, ar postījumiem, ar pāri darījumiem Austrumeiropas tautām, un arī uzņemties atbildību par kara izraisīšanu. Un tas jau nozīmētu varas pareizības apšaubīšanu. Un tāpēc Putina vēstures politikas mērķis bija to nepieļaut, proti nobloķēt notiekošo destaļinizāciju, vēstures destaļinizāciju un būvēt atmiņu uz pozitīvas identitātes kā varenas uzvarētāja tautas identitāti un pārvilkt svītru noziegumiem pret sevi un staļinismu. Varētu sacīt, ka tā maiņa varētu mūsu attiecībās ar Krieviju sākties tad, ja Krievijā mainītos politiskais režīms un varētu jau runāt par demokrātisku ievirzi, un tas nozīmētu atkal jaunu destaļinizācijas vilni, kas arī nozīmētu iecietību un sapratni pret citām tautām. Krievija ir vairākas reizes mēģinājusi uzsākt vēstures destaļinizāciju, bet tas ir abas reizes cietis sakāvi, gan Hruščova periodā, gan arī šī 80. gadu beigās, 90. gados notikusi atmiņas destaļinizācija. Jo tā vai citādi, ja sabiedrība vēlās būt stipra un demokrātiska, arī Krievijai nāksies apjēgt savu līdzdalību staļinisma izveidošanā, pastāvēšanā un to visu arī nožēlot. Jo tikai tad, kad tā saucamie pagātnes grēki ir nožēloti, tad ir iespējams veidot pilnvērtīgāku nākotni. Un te es esmu aizņēmusies schēmu no profesora Skudras raksta, kurš arī varētu man palīdzēt šo schēmu komentēt. Proti, tajā ir
pētnieku piedāvātā eiropeiskās atmiņas 7 apļu koncepcija, kuras centrā ir, protams, Eiropai ļoti svarīgā holokausta atmiņa, bet otrs iespējamais svarīgais atmiņas loks jau skar gulāgu un staļiniskās represijas. Varbūt mūsu pasākuma beigās profesors Skudra varēs daudz plašāk un detalizētāk atbildēt uz jautājumiem par eiropeisko atmiņu. Kas būtu Latvijai nepieciešams un darāms? Protams, ka šobrīd var sacīt, ka Latvijas cilvēku atmiņa ir radījusi diezgan negatīvu pašidentitāti, jo dzīvot ar tik smagu upura nastu, ikvienas valsts iedzīvotājiem cilvēciski ir ārkārtīgi smagi. Un tas arī traucē pozitīvai identitātei, cerīgam skatam uz nākotni, pašapziņai, rīcības spējai, lēmumu pieņemšanai. Un arī tas mazina sasaist ar savu valsti. Lasot dažādus pētījumus, man pat šķiet, ka nereti cilvēkiem pat ir bail palikt Latvijā, jo te viņu dzīves vairākas reizes ir nopostīts pilnībā. Varbūt, ka ir tāda sajūta, ka it īpaši pēc staļinisma perioda, varbūt kaut kur paudžu paudzēs pat slēpjās bailes, ka tas var atkārtoties. Nākamais, kas Latvijai ir jādara, ir šī integrācija Eiropas atmiņā. Gan iekļaujoties tajā pašai, gan arī cenšoties panākt to, lai Latviju un līdzīgus pagātnes stāstus Eiropa akceptētu daudz labāk. Un te ir jāsaka tā, ka 16. martu kā nozīmīgu dienu, kā piemiņas dienu, kura tiek svinēta plaši publiskajā telpā, Eiropas atmiņa nekad nepieņems. Jo Eiropas skatījumā nacisma sagrāve, nacisms ir galvenais noziegums, ko ir piedzīvojusi Rietuma Eiropa. Latviešu leģionāru atmiņa var iekļauties upuru, gan kara upuru, gan staļiniskā režīma upuru atmiņā. Un tāpēc es domāju, ka varbūt šī pirmā Daugavas vanagu piedāvātais rituāla formāts ir tas pareizākais, kas atbilst šai dienai un Eiropas atmiņai. Un tāpēc citādi Latvijas sabiedrībai priekšā ir sadarbības ar abiem noziedzīgiem režīmiem nesaudzīgs izvērtējums. Ļoti daudz mēs esam paveikuši runājot par sadarbību ar nacistisko režīmu, bet izvērtīt sevi līdz galam un līdz galam ieskatīties sev acīs, kā mēs esam dzīvojuši un kur mēs esam pieļāvuši kompromisus un arī neģēlības sadarbojoties ar padomu režīmu, lielā mērā ir vēl nākotnes jautājums. Tad, protams, kā šajā manā stāstā ir palicis ļoti daudz lietu, par kurām es neesmu runājusi, bet visnotaļ pilns pētījuma teksts ir izlasāms mūsu grāmatā, un visnotaļ es arī rekomendētu lasīt šo 94. gadā žurnālā Latvijas arhīva publicēto Tālnvalža Vilciņa rakstu, kas ir perfekts pētījums ar ļoti bagātu informāciju. Un tāpatās es rekomendētu lasīt mūsu otro izdoto grāmatu Divas puses, un tāpatās vēl divas citas mūsu grāmatas Nestāstītā vēsture, kas stāsta par to, kā šobrīd Latgalē ir saglabājusies atmiņa par nacionālajiem partizāņiem, un tāpatās pēdējais Karš, atmiņa un traumas komunikācija, kas runā par atmiņas un identitātes jautājumiem. Bet turklāt vēl viens grāmatas uzsvērums, kas mums ir ļoti viegli pieejama, izcila grāmata, tā ir Orlando Faidžijas grāmata Čukstētāji, kas ir iztulkot latviešu valodā un ir arī šobrīd mūsu grāmatnīcās, kas ir vienkārši ļoti
fantastiski dziļš pētījums par staļinismu Krievijā. Nevis par staļinismu politiku, bet par to, kā staļinisms ir ieaudies cilvēku privātajās dzīvēs, kā ir dzīvojis mazais cilvēks staļinismā un kādā veidā šī sabiedrība, kā saka autors, ir pāraugusi par čukstētāju sabiedrību. Sabiedrību, kur arī vajā un nomāc bailes. Un tieši šīs bailes ir galvenais totalitārā režīma instruments, lai pakļautu cilvēku. Paldies, tas man ir viss šobrīd.